Labdien, Normans Ozoliņš un tā šodien 39. dzīves stāsts. Es turpināšu par iepriekš iesākto par piedzīvojumiem Izrēlā un Jeruzālēmē. Tātad mēs ar manu Amerikas onkuli beidzot nokļuvām Jeruzālēmē. Tātad tā bija anglikāņu baznīca un baznīcas viesnīca, un tur jau bija, tas vairs nebija tāds narkomāna hostels, tas jau bija civilizēts Eiropas līmeņa viesnīca, un tā, protams, bija dārgāk, bet, labāk, jebkurā gadījumā tur varēja, tā patīkam uzelpot, un tas jau bija, tā jau bija civilizācija, ja tā varētu teikt. Jā, un tātad, kas man, viena lieta, mans Amerikas onkulis lūdza man piezvanīt vienai draudzei, tā bija mesijāniskā draudze, tur it kā viņam bija paziņas kaut kāda, un viņš gribēja viņiem satikties, un ar mani runāja draudzes sekretāru. Un tā saruna beidzās tā, ka sekretāri teica, jūs saprotiet, mēs esam mesijāniskie, mums nav nekā kopēja ar kristiešiem, saprotiet, nav nekā kopēja. Mēs neesam kristieši, mēs esam mesijāniskie. Bet jūs esat kristieši, tāpēc jūsu tikšanās ar mums nav iespējama. Tā arī teica, tas nav iespējams. Tas ir kaut kas šausmīgs, ne? Jā. Ja nav iespējams, nav. Es to pateicu savam onkulim, viņš jau tā pabrīnījās, nogrozīja galvu. Ko lai dara, kad mesijāniskie ebreji, kur arī it kā tic Jēzum, ka Kristus ir mesija, tāpēc, ja viņi ir mesijāniskie, viņi saka, viņiem ar kristiešiem nav nekāda darīšana vispār. Bet kā tad viņi grib būt tajās paša, viņiem arī debesīs tur būs, nebūs nekāda darīšana ar kristiešiem, viņi tur būs atsevišķi kaut kāda loža vai kas tur būs. Briesmīgi īstenībā, redz, kā tas viss ir. Un tātad, tad mēs sākām dzīvot tajā viesnīcā, kas man interesanti iekrīt, tur bija tāds veikals, kur mēs gājām pēc pārtikas, tāds līdzīgs kā lats, tāds neliels, tā kā mums lats, tie mazie veikaliņi, kas ir. Un tur bija pārtika, Bet dīvainais tas, ka tur nebija cenas. Neko nevarēja zināt, cik kas maksā. Tad tu pieeji, tur sakrāmē grozu, pieeji pie kases, un tad tev tur pasaka, cik tas viss maksā. Bet tā, nekādas cenas pie produktiem nav. Un dīvaini. Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu. Tas, es saprotu, tas ir valsts veikali, ne valsts, bet, tā nav privāta lafka, kaut kāda. Dīvaini. Un tālāk es sāku iet par Jēzus pēdām, es sāku staigāt. Tiešām, kā tas mācītājs no Amerikas prasīja, kur tu gribi, lai tavs kurpes tev aiznes. Es teicu, es gribētu Jēzus pēdās iet, tur, kur Jēzus staigāja. Bet, mans Amerikas onkulis jau bija vecs un šausmīgs karstums, bija šausmīgi tur. Saprotiet, pirmo reizi viņš palika viesnīcā. Bet, saprotiet, pirmo reizi es sapratu, ko nozīmē slāpes. Es līdz tam nezināju, ko nozīmē īstas slāpes. Tagad tu esi kaut kādā, tveicē virs 40 grādiem, dienas vidū, un bez ūdens pudeles, tad tev pēkšņi uznāk tādas slāpes, ka tu domā, ka tu nomirsti tūlīt.
ja tu nedabūsi ūdeni. Es biju gatavs maksāt jebkuru naudu par parastu ūdeni. Un tad es sapratu, ko nozīmē, ka Jēzus teica, kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Un tā slāpes, es tādas slāpes nekur nebija iepriekš izjūtas. Nekur nekur, nevienā zemē. Izrēlā, jā, tā, un tad paldies Dievam, es tur netālu ieraudzīju tādu kiosku tādu, kur tirgo ūdeni augstu ar ledu. 5 šekeļi maksā, $1 5 šekeļi. Un es biju laimīgais cilvēks pasaulē dzert to ūdeni. Saprotiet? Es būtu pircieši maksāt arī 30 šekeļi, jo bija tāda sajūta, ka viss, tu nevari bez ūdens, tu nomirsti tūlīt, reāli. Un tad, jā, padzēra ūdeni un varēja atkal iet. Un tad pēc tam jau es gāju visur ar ūdeni, ja, un ar cepuri, ja. Bet, jo tveids ir nežēlīgi, neizturam. Vienīgie, kas tur pusdienas laikā staigā, ir trakie turisti, jo tās turismu vietas, ja, muzeju un tā tālāk, viņas var vaļā neskādēļ ap kādiem vieniem dienā. Nu, tā, kad ir tveids vislielākā, ja, un tad tie vietējie, viņi kaut kur guļ pusdienas laikā, ēnā vai kaut kur, arī neviens celtniecībā nestrādā, jā, visi celtnieki atpūšās. Liekas, ka pilsēta izmirusi, ja, tāda, bet, nu, tveids ir riktīgi. Un tad pilsēta sāk atdzīvoties kaut kad vakar pusē ap 6, 7 vakarā. Un tad ir vakarā, ka noriet saule, tā ir pilnas ielas ar cilvēkiem. Un tā. Un tad es sāku staigāt Jēzus pēdās, ja? Un es biju gan uz Kapa baznīcu, ko sauc par Holy Sepulchre, kas ir katoļu un ortodokso baznīca, ja? Un es biju arī uz tā saucamo Gordona Kapa baznīcu. Ne baznīca, bet nu Gordona Kaps tas ir. Kur ģenerālis Gordons 19. gadsimtā viņš norādīja uz to vietu, kur varētu būt Jēzus īstais kaps. Un redziet, interesantais ir tas, kad viņi ir pazaudējuši, ja domājieties, pirmie kristieši ir pazaudējuši to vietu, kur Jēzus situ krustā, un to vietu, kur Jēzus gulēja kapā, viņi pazauda, viņi nezina. Saprotiet? Absurds, ne? Kā tas var būt? Ja domāties, Jeruzālem bija vieta, kur nonāca svētais gars. Vieta, kur bija pirmdraudz, kur apustuļu draudze bija, kur Pētera ēnā apēnoja cilvēks un ik viens, kas tika dziedināts, tā ir rakstīts, ja, kur slimos iznes paralizētos uz nestuvēm, uz ielām, ja, tāda atmoda bija. 1000 cilvēku atgriezās un fantastiski, kur eņģeļu vizitācija notika. Un saprotiet, kur kūsāja atmoda, saprotiet, tas bija atmodas epicentrs, tas bija Dieva epicentrs, Dieva draudze tur tika dibināta. Un viņi pazaudēja pat, viņi vairs nezina to vietu, kur Jēzus guldīts kapā, kur tas ir. Un neviens joprojām nezina, kur tad tā īstā vieta ir. Un bet es domāju tā, ka Dievs to speciāli ir pieļāvis, lai pateiktu to, ko eņģelis teica Marijai Magdalēnai, kad viņa gāja ar Jēzus māti pie kapa. Kad Jēzu guldīja kapā, viņa gāja viņu svaidīt ar zālēm, ja, pirmajā nedēļas dienā. Un tad Jēzus jau bija augšām cēlies, un tad viņas ieraudzīja eņģeli, kurš teica viņām, ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem. Un redziet, visa tā lieta ir, es ievēroju, ka cilvēki grib meklēt dzīvo pie mirušiem.
Viņi grib meklēt dzīvo kaut kādos akmeņos, kaut kādās vietās, piemiņas vietās. Es atceros pat Pentekostu mācītājs, bija tāds video, kur viņš ar tādu šāli, baltu, tādu stolu, viņš saka, jā, šitā ir bijusi pie Jēzus kapa. Pie tā, viņš kā protestants, viņš neatzīst to katoļu kapu, viņš atzīst to Gordonu kapu, viņš tur ir bijis. Un viņš tur ir īpaši svētību saņēmis pie Jēzus kapa, un tādēļ šī šāle, šī stola ir svētīta. Un es skatos, viņi tur, ik viens no tās draudzes nāca pieskarties tai stolē. Jā, tā ir īpaša. Nekas tur īpaši nav, tāda materiāls, tas pats apģērba gabals, suvenīrs, Bet tu pieskaroties viņai kaut ko saņem, kaut svēto garu tu saņem, dziedināšanu, neko tu nesaņem. Tā ir atkal atribūtika, saprotiet, tā kā kapu baznītai, katoļtai, kapu baznīcā, ja, tur viss ir ierāmēts aiz stikla, tur tā kā muzejā, tā kā lielveikals. Tur ir Jēzus kaps, tur ir Jēzus cietums, tur dalīja Jēzus drēbes, meta kauliņas par tām, ja. Tur ir notriepts kaut kas ar sarkanu krāsu, redziet, tas ir Golgāta, tas akmens ir no Golgātas, lai viņu neizārdu pa gabaliņiem, tad viņš ir aiz stikla tur, lai cilvēki nepaņem suvenīru. Un es skatos tur tāda tā kā ekskursija lielāka ar gidu, es tagad viņai sekoju tie ekskursija grupai, tiem ekskursantiem. Un tas gids stāsta tā ļoti gudri, jā, te ir Jēzus sists krustā un zem Jēzus kaps, jā, un zem tā kapa ir atrasts arī Ādama galvaskauls, te arī Ādams ir miris, jā, un tā kā Jēzus ir jaunais Ādams, un redz, tāda saplūšana notikusi, tāda savienošanās ar veco un jauno Ādamu, jā. Es domāju, ko viņi tur nes, kādas tur muļķības. Tas viss ir tā priekš turistiem, tas tā ir, jā, tā kā veikals, jā, kur, un redziet, te Jēzu, te tas akmens, kur Jēzus miesas guldīja, jā. Un tas pats arī Ģedzemanes dārzā, tur ir tāda baznīca, kur it kā ir tas akmens, kur Jēzus svīt asins un kurš lūdzās un tā. Vai tas ir tas akmens, neviens nezina. Jeruzālem ir bijusi izpostīta. Jēzus teica, šeit akmens uz akmens nepaliks. Saprotiet, tā ir tikusi pārakta, pārmalta, izpostīta krustām šķērsām, ja, un tagad viņi tur kaut ko tā kā muzeja, tā priekš turistiem, te bija, jo cilvēkiem patīk, ja, dzīvo meklēt pie mirušiem, pie akmeņiem. Viņam patīk. Cilvēks ir elku kalps jau, viņam ir kaut kas iekšā tā, jau organiski, ja, ka viņš grib darināt Dieva tēlu akmenī, saprotiet? Tas viņam asinīs. Bet, lai tas nebūtu, Jēzus ir pat izgaisinājis piemiņu par to, kur viņš tika apglabāts. Iedomājieties, tas Dievs, tā ir Dieva roka, lai cilvēki meklētu svēto garu, nevis akmeņus. Svēto garu viņi nemeklē, nē. Viņiem vajag akmeņus. Viņi domā, ka tur ir svētais gars. Tur ir tā svētība, bet tur nav svētības, draugi. Nemeklējiet akmeņos svētību, meklējiet garā svētību. Tur ir svētība. Dievs ir gars. Es viņu pielūdzu garā un patiesībā. Tie ir īstie dievlūdzēji, vai ne? Lūk. Un tad es atceros, es biju tā saucamajā augšistabā, kur Jēzus bija ar mācekļiem pēdējā paschā mielastā. Tur ir pirmā stāvā ir Dāvida kaps, it kā improvizēts tāds, tur rakstīts tai turismu ceļvedīgi, tas ir David Tomb, bet tur ir ebrejiem svētvieta, ja?
tur viņi nāk lūgties, jā, un tur ir tāds sarkofāgs, un kas tur iekšā tajā sarkofāgā neviens nezina. Vai tur ir Dāvids vai nav, ne, tur ir tāda, es lasīju, ka īstenībā viņš ir citur apglabāts. Bet, nu vienalga, tā ir tāda svētvieta ebrejiem. Un es tur eju, es jautāju, es skatos viens tāds, tā kā rabīns iznāk, kur ir upper room, augšistaba? Viņš tā pasās man, I don't know, es nezinu. Un aiziet. Viņš nezina, tāpēc, ka viņš saprot, ka es esmu kristietis. Un viņš negrib man runāt vispār. Bet īstenībā tā augšistaba bija tieši no tās telpas, no kuras viņš iznāca tikko. Jā. Un tad, kad es iegāju augšistabā, tur ir tādas kolonas, jā, kas jau ir ar rokām nogrābstīts melnus, jā, nu tā, lai cilvēki tur pieskarās, atkal viņi pieskarās akmenim. Un tur ir kaut kāda svētība, viņi domā. Bet saprotiet, vai tā ir tā māja? Īstenībā neviens nezina, vai tā ir tā istaba, jā. Nu, tas atkal priekš turistiem. Te es skatos, tur tāda ķīniešu delegācija, tā turistu grupa ienāk, un viņi tā svētbīgi ienāk un dzied tur slavas dziesmu kaut kādu, un tā, un pēkšņi ieskrien viens arābs. No prayer, no service, no prayer, no service. Sāk bļaut uz viņiem. Un viņiem pateica, ka te neko nedrīkst tā darīt. Un pēc tam, ka viņi gāja ārā, viņiem tikai aicināja tikai noziedot labi. Un es saprotu, redzu, kā notiek, ka tās, ja arī tur bija tā augšistaba, ja viņi bija. Ja domājieties, tagad neļauj nekādas lūkšanas tur noturēt. Tas ir kaut kas šausmīgs, briesmi. Visur muzejs. Un tad tajā kapa baznīcā, sepulture, katoliskajā, tur tās vietas ir sadalītas tiem. Tur ir armēņiem sava vieta, tur ir koptiem sava, katoļiem sava, tur vēl pravoslavi ortodoksiem, tur kaut kādiem sava. Un nedod Dievs, tu pārkāps citu teritoriju. Tur ir pat bijuši kautiņi. Tādi, kad mūki tur vicojuši kulaks viens pret otru, tur policija izšķīra un tā. Bet tas ir video. Un iedomājies, nu kā tas var būt? Iedomājies tāds apostols Pēters ar apostolu Jāni kaujās par vietu pie Jēzus kapa tur, un Poncijas Pilāts atsūta tur karaspēku nodaļu, lai izšķirtu kautiņu. Kur mēs dzīvojam? Vai tas ir tā, Dievs tur ir tajā visā? Vai tomēr tur ir vēlns? Kas tas ir? Ka kristieši kaujās savā starpā? Dēļ kaut kāds tur ne tajā teritorijā iegāja. Tad debesu valstībā arī jums būs sava teritorija. Katram sava, ja, kur nedrīkstēs citi ieiet nemaz. Paskat, ko. Un tad es saprotu, kāda tā mūsu kristīte ir briesmīga. Tur Jeruzālēmē tu var ieraudzīt, ja, visu to sadalītību šausmīgo kristiešu starpā. Visu to reliģisko, to feiku, ja, to feiku. Tad mēs gribējām aizbraukt uz, tur ir turismu ceļvedī rakstīts, ka, jā, un vēl, man bija tāds iespējas, ka vienīga autentiskā vieta ir Eļaskalns. Jā, nu tur tu uzkāp, un tur tu saproti, ka tā ir tā vieta, kur Jēzus sēdēja un raudāja pa Jeruzālemi. Un tad mēs tur pirmo reizi ar taksi aizbraucām ar savu onkuli. Un mums, pirmais, kas mums notika, mums sakrita arābu virsū. Vesels bars, tā kā spiedz, un katrs kaut ko piedāvā, nopērc to, nopērc. Mēs tur bijām spiest kaut ko nopirkt arī. Mēs bijām spiest.
Mēs tur nokaulējām, bet, bez kaulēšanās samaksās 3 reizes dārgāk vai 4 reizes. Un, nākošā dienā, kad es gāju uz Eļas kalnu, vairs neviens man nespietoja man. Es jau biju nopircis, es biju atpircies no uzmākšanās. Ja. Un tad tur es skatos Eļas kalnā, iznāk viens arābs tāds. Načup, es tev parādīšu. Un viņš man ved uz debesbraukšanas vietu. Viņš man saka, tā ir tā vieta, kur Jēzus uzbrauc debesīs. Un tā kā apaļ, tāds, zini, tornis tāds dīvains. Un ar pusmēnesi tāds simbols tika islamistiem. Viņš arī bija islamists, ne? Musulmans. Un viņš man ieved un tur rāda, ka tur ķēdes kaut kādas pie sienām un tur un viņam ir grūtības runāt. Es saprotu, vai viņam mēls nav vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš var tikai ar rokām kaut ko rādīt tāds gids pēdiņās. Man debesbraukšanas vietas gids. Un tad viņš man rāda uz tām ķēdēm, ka tur mācekļi, es sapratu, ir turējušies pie tām ķēdēm, lai viņus neparau līdzi, ja, atkal pasaciņu turistiem. Un Jēzus tam viņš tā rāda, uzbrauca debesīs. Un briesmi, es domāju, šausmas, šī tiešām debesbraukšanas vieta, vai tas tā ir? Un tad viņš man rādīja, lai es noteikti noziedoju tur ka es eju ārā. Bet saprotiet, tas bija tas laiks, kad nebija turistu, kā jau sacīju, kad spridzināja tur musulmaņu teroristu autobusus un daudz citas vietas. Ja. Un tad viņi ķēra turisti bija uz izķeršanu. Ja. Un es pa 30 šekeļiem dabūju personīgi gidu Kapu baznīcā, kas man izrādīja tur tās vietas un nobildēja mani un tā, ja. Kad, turismu sezonā to pat tādu naudu nekādu gidu nedabūtu, protams, bet tur cilvēku bija maz. Viņš teica, ka tā reāli pie Jēzus kapa baznīcā, pie Jēzus kapa jāstāv būtu stundām rindā. Es tur iegāju uzreiz, jau tur tik 2 cilvēki bija priekšā un viss. Es jau biju pie Jēzus kapa. Un uz to saucamo pēdējo taku, ja, kur ir tur speciāli uztaisīts tāda no Eļas kalna uz Jafas vārtiem, ja, ir tāds ceļš uztaisīts, gājēju ceļš. Un to sauc par Jēzus pēdējo taku, ja, kur viņi saņēma Ģedzemenes dārzā un veda tālāk pie Pilāta. Ja. Un man likās, ka es tur viens cilvēks esmu uz visu tādu, nevienu nav, es vienīgais. Un tā, kad es atskatījos, pēkšņi es atskatos aizmugurē un skatos viens ar binokli man vēro. Jo tur visas acis ir vēro tevi, tāds iespējas nebija. Un, loģiski visi domā, vai tu kaut ko nenes kādu spridzekli, vai tu netaisies ti kaut ko ielikt, kaut kādu spridzekli, spridzināties pats, vai, un tā kā bija pievērst īpaši uzmanību cilvēkiem, jā, turistiem arī. Jā, jā, mēs bijām uz Jeruzālemes universitāti. Tur mans Amerikas onkulis gribēja izplatīt savus grāmatiņus tur. Un mēs tur iegājām, un tur bija studenti kādi, un viss tādi bailīgi, viss tādi tramīgi, un es tur, man bija tāda jostas soma līdzi, un es tur tā droši taisu vaļā to somu. Mans onkulis saka, tu beidz šitā, te pasties, kā tie cilvēki uz tevi skatās. Un viņi uzreiz visi skatās, domā, ka es kaut ko šaujamo neizvelku vai ko, visi ļoti bailīgi. Tad mēs braucām cauri autobusā ortodoksu ebreju kvartālam.
Un mans Amerikas anglis saka, šeit nekādā gadījumā nedrīkst izkāpt, jo ja tu šeit izkāps, tev piekaus. Jo viņi nemīl nevienu turistu. Te nav vieta turistiem, te nekādā gadījumā nedrīkst izkāpt. Jo viņš te bija dzīvos, viņš zina šitos te visas vietas, jā, un viņš saka, tas ir briesmas. Cik daudz te turisti nav piekaut. Un tā. Un, jā, vēl ko es gribēju pateikt. Tur Jeruzālem ir tāda vieta, kur jums ar nedēļu nekad nepietiks. Ja jūs gribat tiešām izstaigāt vietas. Un man patīk Dāvida muzejā, tur ir interesanti, tur ir tādi arheoloģiskie slāņi, jā. Katrai bībeles vietai, katram bībeles laikam, tur ir Jēzus laika arheoloģiskais slānis un iet līdz pat Dāvida laikam. Un ļoti dziļi jārokās, un tur ir diezgan, visi tie slāņi ir atrakti un tās ēkas, Jeruzālemi, pirms viņa tika Dāvids viņu iekaroja. Un tur arī, man liekas, līdz tam laikam tur ir tie slāņi visi. Iespējami apskatīt, vai ne? Un tā. Jā, saprotiet, man palika tāds iespējas no Jeruzālemes. Jā, vēl par Eļas kalnu, vēl. Es tur sēžu uz Eļas kalnu, jā, starp citu, es ieraudzīju vīru ar ūdenskrūzi. Viņš vēl joprojām tur staigā. Bībelē, evaņģēlijā mēs lasām, vīrs bija ar ūdenskrūzi, kuram Jēzus lika mācekļiem sekot, jā, un viņš mums parādīs to vietu uz augšu. Un es skatos, jā, tur tāds vīrs, žēl, ka es viņu nenobildēju. Es nepaspēju, viņš pazuda kaut kur, tur bija tāds pūlis. Es tik dzirdu zvaniņu zvani. Skatos, nāk vīrs ar ūdenskrūzi un tirgo ūdeni. Jā, tāda liela krūze uz muguras, jā. Viņš joprojām tur staigāja, ļoti eksotiski. Un tad es sēžu uz tā Eļas kalnu un skatos, tur tie arābi staigā, tie cilvēki, tie ēzeļi, tur mēsli, viņš tur izkārnās turpat uz ceļa, tur smird, tur tie tirgotāji, tur tās kastes, tur tie cilvēki, kas velk, kas burtiski uzkrīt tev virsū un neatstājas, kamēr tu neieies viņu veikalā, saprotiet. Un tāda uzmākšanās, man nepatīk tāda uzmākšanās. Un viss tas veikals, saprotiet, ka viss tas, iedomājiet, tas taču Eļas kalns, kur Jēzus uzbrauc debesīs, kur pats Dievs ir staigājis pa zemes virs, saprotiet, pats Dievs ir nonācis šajā vietā. Bet tāds iespējas, ka te nevienam nav daļas gar šo vietu. Kad tas arābs man rādīja to debesbraukšanas, to pēdiņās kapeli, to apaļo torni, es neticēju, ka tā ir debesbraukšanas vieta. Tur bija tāds klosters, es gāju prasīt uz Eļas kalnu, tādu mūķeni iznāca, es jautāju, vai tā ir tā debesbraukšanas vieta, kur Jēzus uzbrauc debesīs, viņi teica, jā, ka tā ir tā problēma, kad viņu pārvalda musulmaņi. Tā nav kristieši, viņi nepārvalda, bet, ka tā esot tā vieta, jā. Un tad es izlasīju, ka uz Eļas kalna ir Pentecostal Church, vasarsvētku draudzi. Un es gribējām aizbraukt uz to vasarsvētku draudzi. Bet tā, ka mēs prasījām, kur ir vasarsvētku draudzi, uz Eļas kalna neviens nezin. Kas tas ir vasarsvētku? Mēs nesaprotam, pa ko tu runā. Un saprotiet, tāds iespējas, ka Dievs tiešām ir pametis to vietu. Dievu tur nav, tur vispār tur ir kaut kāds tirgus, jā. Mēs bijām uz svētdienā uz dievkalpojumu tajā anglikāņu baznīcā. Saprotiet, jebkurš dievkalpojums Latvijā
bija garīgāks nekā tas. Tas bija tik sauss, tik formāls, tik negarīgs, tik dry, tik izžūs, kad es jau gribēju iet prom. Es teicu savam onkulim, nepiedod, es to nevaru vairs izturēt. Un saprotiet, tā Jeruzalem, saprotiet, kur pats Dievs nonāca, ir tik sausa vieta. Un es nesapratu, kā tas var būt, bet tā bija. Un tāds iespējas man bija par to visu. Un saprotiet, kad Dievs nāks atkal uz to vietu, uz to sauso vietu, tā ir rakstīts uz to sauso, un Dievs pārvērtīs to sauso tuksnes atkal par dārzu. Tas ir iespējams tikai Dievam. Tikai Dievam, jā. Nu, tāds stāsts bija. Un par tālāko, kā mums radās problēmas ar mūsu Amerikas onkuli. Jo viņš gribēja braukt evaņģelizēt, bet to grāmatiņu izplatīt uz Tel Avivu pirms izlidošanas. Bet viņam viesnīcā teica, nekādā gadījumā to nedariet. Bet viņš tāds spītīgs onkulis. Viņš to gribēja darīt vienalga. Un tad administrators pasūtīja tādu autobusu, kas mums neved uz Tel Avivu, bet ved pat tiešo uz lidostu. Jo kaut kur maldīties par Tel Avivu, viņš teica, tu vari braukt mājās, es braukšu uz Tel Avivu. Es saku, nē, mums ir biļets abiem uz lidmašīnu, visu. Tu nekur nebrauks. Jo, saprotiet, pazaudēt man viņu. Tas būtu daudz briesmīgāk nekā, ja viņš paliek dusmīgs uz mani. Labāk, lai viņš paliek dusmīgs, bet es viņu nogādāšu mājās. Viņam jau 90 gadi, un es biju atbildīgs par viņu. Viņš jau, saprotiet, veciem cilvēkiem ir tāda bērnu spītība. Nē, es braukšu. Nē, tu nebrauks, es viņu neļauju braukt. Un viss tas kara stāvoklis, saprotiet, viss tā bīstamība, ja? Karavīri uz ielām. Un es teicu, ne, mēs brauksim mājās. Un par to, kad es viņu tomēr aizvedu uz mājām un nepazaudēju, viņš palika uz mani dusmīgs. Un tāpēc viņš pateica, ka viņš man vairāk neatbalstīs. Jo es viņam nesot ļāvis braukt tur, kur viņš gribēja. Bet mums bija biļets, mums palika dažas stundas līdz lidmašīnai. Bet viņš vēl gribēja braukt kaut kur uz kaut kādu Tel Avivu. Viņš tur varēja pazust vienkārši. Un es būtu aizbraucis mājā, un ja viņš būtu pazudis, kas tad man būtu sirdsapziņas moks, vai ne? Es biju atbildīgs par to cilvēku, bet es viņu aizvedu uz mājām. Un lai arī viņš palika uz man dusmīgs un vairs ar man nerunāja, bet, viņš bija vismaz glābts, viņš bija drošībā, vai ne? Un viņš bija mājās. Un tad, kad es atbraucu uz Latviju, es domāju, paldies Dievam, ka es nedzīvoju Izrēlā, bet es dzīvoju Latvijā. Es domāju, es biju tā piekus no visām šīm problēmām. Es nebiju nevienā valstī, kur es dzīvoju tik daudz